Tas bija tik aizkustinoši, tas bija, es nevarēju nosēdēt beigās, tāds brīnišķīgs priekšnesums. Es skatījos pirmo raidījumu un es mēģināju ieslēgt sevi pareģotāju un domāju, kurš koris varētu uzvarēt šajā šovā. Un tad es paskatījos uz šo te kori un padomāju, Džekam baigi labā stratēģija izvēlēties vissmukākās meitenes. Un dziedāt nedaudz atšķirīgi no pārējiem, ko jūs arī šajā priekšnesumā izdarījāt. Jums ir ļoti spēcīgs konkurences, bet es novēlu jums uzvaru. Wow! Paldies, Mat. Mēs ļoti novērtējam. Paldies. Jā, tas bija, kā saka, gandrīz kā naglai tieši, tā kā vai ne? Jā. Labi, turpināsim ar nākamajiem komentāriem. Jā? Novēlu jums uzvaru, tāpat kā otram korim. Un starp citu, ja mēs tā atceramies tiešām tos pirmos raidījumus, kā Atis saka, ja atceramies tos Twitter ierakstus, kas tur bija, ka īstenībā tauta diezgan precīzi prognozēja finālistus jau tad. Un tiešām jau bija Talsi un jūs, un tas ir piepildījies, un jūs te esat tiešām patiesi nopelnījuši būt. Man par to ir ļoti liels prieks, jo jūs šajā šovā esat, to jūs pagājušais teicu, esat parādījuši apbrīnojumu stabilitāti. Jums visi numuri vienmēr ir bijuši nostrādāti ar ideju, ar pat ne tikai kaut kādu tādu virspusēju ideju, bet ar kaut kādu tādu lielu dziļu jēgu, un jūs esat tik šausmīgi tādi stilīgi, šarmējoši forši, ja? Cik skaists epitets. Paldies, Jāni. Jo, nē, un arī es jau vienmēr es teicu, ka redz diriģents, ka koris ir diriģenta spogulis. Šajā gadījumā, teiksim, jūsu diriģents ir jā, it kā, ja? Un jūs kļūstat par viņu, un es domāju, arī Latvija ir iepazinusi, reāli iepazinusi Andreju, varbūt ārpus grupas, ja? Un redzējis, cik īstenībā viņš ir kolosāls cilvēks, un kā viņš ar jums tiek galā. Tieši tā, Jāni, viņš ir. Paldies, Jāni, ļoti aizkustinoši, tiešām. Es ļoti novērtēju. Tā kā jūs esat lieli maleči. Lai jums izdodas. Paldies, Jāni. Lai neatkārtotos uz teikt, ka jūs vispār esat jūsu kors kā tāds mīlestības nesēju un vēstnešu koru karu šovā. Un šī bija arī kā kāda mīlestības himna. Un, vienā teikumā ir pateikt visa dzīve, esi man tā, lai es jūtu, cik ļoti to vajag tev. Un, es saprotu, ka šis ir atskats uz visiem 10 raidījumiem jūs priekšnesums, vai ne? Tā ir taisnība. Un agrāk bija, jums pirms tam bija šovi, ka uguns, bāri, ballītes, viss bija. Bet šodien jūs esat tiešām patiesi tādi, kādi jūs esiet īstenībā, un tik vienkārši kā dziesmas nosaukums, vienkārši tā. Un es zinu arī, man ļoti fascinēja arī kāds stāsts, ko es arī izstāstīšu skatītājiem, ka visu šo laiku vienam no jūsu koristiem, Emīlam konkrēti, ja, Emīla, kur tu esi, Omīte, jo vispār jūt līdzi ne tikai televīzijas skatītāji, līdzjūtēji, protams, arī ģimenes, jūs tuvie mīļie cilvēki. Un Emīla Omīte bija iegrāmatojusi un veica statistikas aprēķinus, un katrā raidījumā un atzina, ka tieši žūrijas vērtējumā jūs ieņemat pirmo vietu. Tā ir taisnība? Jā,
Paldies! Tiešām paldies arī Emīla Omītei par rūpīgo darbu. Tur bija tiešām, es redzēju to kladīti. Tur bija tiešām ļoti rūpīgā, skaistā rokrakstā. Viss pierakstīts. Ļoti aizkustinoši. Paldies! Drīkst jautājumu Emīlam. Vai tava Omīte arī fotografēja televizoru? Šoreiz nefotografēja, tikai viss bija smalki sarakstīts. Ok, paldies! Nu tad tā. Jā. Lielisks priekšnesums, paldies. Mēs tūlīt atkal tiksimies pēc brīža ar nākamo jūs priekšnesumu Malači. Ļoti izdevies un noslēdzošām šovam atbilstoši priekšnesums. Paldies! Jā, paldies Žūrija par komentāriem. Andrej, redz tā, medu lēja, vai ne? Jums tas salē visu. Kāds ir sajūtas, domas? Nē, man tiešām liels prieks, ka mums bija iespēja nodziedāt šīs visas 10 dziesmas, un paldies par jūsu labajiem vārdiem, jo jūs jau zinat, kā ir radošajā procesā, šaubas vienmēr veļas pāri, un dzirdēt šos labos atzinīgos vārdus ir tiešām liels prieks. Paldies, mīļā žūrija, un arī, protams, klausītāji! Paldies, mīļie! Paldies! Mīš, paldies! Jā. Skatītāji, ja vēlaties, lai viņi šovakar tiek pie uzvarētāja titula un galvenās balvas, jums, protams, par viņiem ir